Tad mums vēl ir jautājums no kāda, kurš parakstījās kā es portālā vienkārši. Vai būtu jāatver čekas maisi un vai to izdarīs 11. Saeima, jautā es. Jūs atceraties, ka kādus čekas maisus? Pagāja īsts laiks un izrādījās, ka no Tautas fronts vadības lielākā daļa bija aģenti. Tautas fronts vadītāji, valdības pirmie vadītāji. Visi lielie drosminieki. Nu, ne visi, bet tie, kas tur vicināja visu. Pareizs karogs vicināja. Bet izrādījās, ka viņiem tad bija atļauja no čekas to darīt, tāpēc, ka viņi bija aģenti. Nekāds mais neviens neatvērs. Sen vajadzēja atvērt, protams. Nu, lai tauta vērtē. Nu, kas? Tāpēc jau cilvēks nav noziedznieks, ka viņš bija aģents. Tas jau bija cita sistēma. Tāpat kā tagad. Mēs jau nezinām, kurš mūsu vidū ir aģents. Stukačs. Stukačs. Es domāju, Stukačs ir visos laikos Stukačs. Neliec, svolačs. Viss. Vienalga, ka viņš stučī. Sāvam, Knābam, KGB, SD, Gestapo. Kāda starpība? Nelieši. Viss. Tad jūs, prāt, vajadzēja sen atvērt? Protams. 91. gadā. Un kas skrēja tos maisus savākt? Jūs kaut kas reku KGB. Kas viņu skrēja ieņemt? Aģenti. Tikai tur kartiņas vairs nebija. Viņas bija Rīgā. Jā, tā bija. 91. gads. 20, ja nemaldos, 3. 24. augusts. Pēc puča jau uzreiz. Nu, 3. dienā. Vakarā. Mazliet mainot tēmu, šofers mums portālā jautā, kāpēc ir tādas nekārtības fotoradara jautājumā? Nu, kāpēc nevar to sakārtot? Vai jau tagad, kamēr radari nedarbojas, ir vairāki bojāgājušie? Vai mūsu valsts vispār ir spējīga kādu jautājumu atrisināt līdz galam? Es saprotu, jautājums vairāk valstī adresēts, bet tomēr ierakstīts mūsu portālā, kā jums uzdodams. Ko jūs domājat par šo sāgu ar fotoradariem? Nu, tā kā es viņu redzu. Tad valsts amatpersonas vienojās ar konkrētu kompāniju, uz kādiem noteikumiem privāta kompānija iepirks fotoradarus, cik vajadzēs maksāt, kādi būs ieņēmumi un tā tālāk. Atskot, biznesa projekts. Bet tai biznesa projektā nepiedalījās kādi šajā gadījumā pietuvināti pie tiem, kas lēma par fotoradariem. Nu, kuri, es saprotu, ka viņi tā kā gribēja piedalīties, bet viņi pateica, ka bez viņiem iztiks. Nu, tagad situācija mainīsies, viņi tagad var tos iepriekšējos izčakarēt. Ot, viss stāsts. Tāpēc arī tāds viss tas stāsts. Ja, ja būtu tai pasākumā piedalījušies kaut kādi ārzemnieki, viss būtu kārtībā. Bet par cik tur vietējie balliņi savā starpā plēšas. Nu, savā starpā balliņi plēšas. No vienotības. Ja kas. Tad mums Ilze arī portālā jautā, kā jūs vērtējat Ķīļa ieceri digitalizēt mācību grāmatas un tuvāko gadu laikā ieviest skolā planšetdators? Vai izglītības sistēma Latvijā ir tik sakārtot, lai mēs varētu to pavilkt? Piemērs ar parastajām grāmatām. Ok, Ventspilī tās nav jāpērk. To, paldies Dievam, nodrošina pašvaldība. Bet pārējās Latvijas pilsētās vai nebūs tā, ka pēc Ķīļa reformām pašiem vecākiem planšetdatori būs jāpērk par savu naudu? Protams, ka tā būs. Nu kā, ja šobrīd valsts nevar atrast naudu, lai grāmatas būtu pavelti, mēs visus neatkarības gadus, visas grāmatas mēs nodrošinām pavelti visiem skolniekiem. Nebūtu tā, ka skolniekam nav pieejama mācību literatūra tikai tāpēc, ka viņam ģimenei problēmas ar naudu. Viņš nevar mācīties, tas ir nenormāla situācija. Tagad mācību līdzekļiem dot kaut kādu naudu valsts, man liekas, 8 lati uz vienu skolnieku. Mēs dodam, ja nemaldos, 34 lati. Un tas ir tas, kas nepieciešams. Tad šobrīd nevar nodrošināt ar grāmatām, kas ir nesalīdzinām lētāk nekā planšetdatori. Tā ir pirmkārt pilnīga utopija. Otrkārt, es nezinu, es domāju, ka mēs neesam tik bagāti, lai tā darītu. Tas nav vajadzīgs vienkārši. Tas ir lieki. Nu jā, šobrīd jau krājums ir bibliotēkās grāmatas. Jūs pa priekšu pajautājat, vai visiem skolotājiem ir planšetdatori? Ne planšet, bet datori. Mēs pagājušajā gadā nopirkām, visiem iedevām, visiem skolotājiem. Bet vai visā Latvijā visiem skolotājiem ir? Sākot ar skolotājiem. Pirmkārt, otrkārt, dators jau pats par sevi neko vēl nemāca.
vajadzīgas ir attiecīgas programmas, attiecīgi metodiskie materiāli, metodiskie līdzekļi. Tas jau viss ir jāapgūst skolotājiem, jāapgūst skolniekam. Tas jau nav tā, ka nopērkat planšetdatoru un tad uzreiz kļuva visi gudrāki. Taisn otrādi. Mēs, starp citu, devām tādu uzdevumu izglītības pārvaldei izpētīt, kā ir IT izmantošana mācību programmas apgūšanā. Jo var jau sapirkt tos dzelžus programmas, viss maksā lielu naudu, bet jautājums, vai tas viss vajadzīgs un kāda ir labākā pasaules pieredze. Un mēs uzdevām, ka to vajag izpētīt, un mums iebrauc pētīt Somiju. Viņiem ir top izglītības sistēma Eiropā. Tieši datoru pielietošanā mācību? Vispār, un tā skaitā. Bet vispār, kā izglītības sistēma kā tāda. Vismaz tā viņi tiek vērtēta kā labākā Eiropā. Viņiem nav nekāda milzīga skriešana pakaļ datoriem un visām tehnoloģijām, visām digitālām tāpām nav. Tikai tur, kur ir efektīva un lietderīga. Vārds, skatoties lietderības un efektivitātes principu kā numur 1. Un tas ir, lai atkarīgs no tāda izglītības kvalitāti, kādu tas var iedot. Jā. Tī tādi populistiski saukļi. Tas tāds PRs, es teikšu. Ministram Ķīlim vispār raksturīgi tā. Tas ziņā viņš tā spēlēja. Tulīt būs gads, nekas nav izdarīts. Viena reforma nav realizēta. Otrādi, viss apturēts. Viss reformas. Viņi toties runā. Jā, bet lai viens pats skaidrs, kāda reforma bija? Kura? Nav. Gads būs pagājis. Pārējot pie tādiem mazliet praktiskākiem jautājumiem, Jānis mums e-pastā atsūtīja jautājumu, ka viņš vēlētos uzzināt, kad tiks sakārtots Pērkoņu ielas 13. nama iekšpagalms, jo braucot ar auto varot nolaust riteņus, nerunājot vēl par ratu stumšanu. Jautājums, kam pagalms pieder? Kam tā zeme? Nezinu, man tas jānoskaidro. Bet es domāju, ka tā nav noteikti pašvaldības. Ja tā būtu pašvaldības, tur būtu labi iekārtots. Jo, diemžēl, Latvijā notika piespiedu daudzdzīvokļu māju privatizācija. Mēs to negribējām realizēt pilnā apjomā, jo mēs sapratām, ka daudzdzīvokļu mājas būvētas padomju laikā šobrīd jau fiziski morāli novecojuši. Un principā viņas ir uzspridzināmas, bez iedzīvuma, protams, jābūvē cits vietā. Tas ir kaut kādi padomju 60-70 gadi, padomju laika 60-70 gadi. Tad tas būtu Eiropa kaut kādi 50 gadu vidus, tad tas ir 60 gadu atpalicība. Lūk, bet bija obligātā privatizācija, un pie mājas klāt bija zeme, un līdz ar to tie pagalmi palika privāti. Un tā problēma ir tāda, ka mēs nevaram ieguldīt privātā zemē līdzekļus, jā, jo, kā mēs pēc tam... Aizliedz, jā, kaut kā. Mēs tagad esam izdevuši saistošus noteikumus, ka mēs esam gatavi līdzfinansēt labiekārtošanu, jā. Atkarībā no tā, kādus darbus tur veids, no 50 līdz 75% pašvaldība gatava dāvināt naudu. Bet tiem īpašniekiem, šiem daudzdzīvokļu mājiem, tiem ir tas jādara. Ja. Lūk. Bet man vajag precīzi, ja tā es tik precīzi, es baidos kaut ko sarunāt. Bet es domāju, ka tā nav pašvaldības zeme. Ja, jo mēs pašvaldības esam visu sakārtoši, un tagad šur tur mums vēl nav. Mēs tagad taisni realizējam tādu programmu bērnu spēļu laukumu un tā. Bet tur tikai mazas saliņas palikuši, kur mums ir zeme. Labi. Tad arī kāds, kurš parakstījās kā interesants portālā, jautā, kādā statusā šobrīd ir Embūtas ielas rekonstrukcija un viadukta uzbrauktu uz pārbūvi, jo vai remontdarbi ir iekavējušies, un kad plānots atjaunot satiksmi normālā režīmā šajā posmā? Braucot uz Rīgu un no Rīgas uz Rīgu, tur jau tagad šobrīd ir normāli uzbraukt. Es braucu no rītiem, tā kā es to varu novērtēt. Tā iela ir ļoti sarežģīta iela, tur ir uzbūvēta viņa padomju laikā stipri par augstu, tagad viņa visa bija jālaiž uz leju ļoti īsā laikā. Tur bija problēma tāda, kad komunikācija dziļums Lattelekoma, Latvenergo izrādījās zemāk, faktiskais iebūves padomju laikā izbūvētais augstums, augstāks nekā pēc izpildu dokumentācijas. Un projekts uztaisīts uz to, ka, nosacīt, 2 metru dziļumā guļ kabels kaut kāds. Aizrādās, ka viņš guļ metru. Metrs 3 ar jāroka. Tas nozīmē, ka jāņem ārā.
Un tas, protams, uzreiz jāporprojektē papildus izmaksas, kas to darīs un tā. Un tur kaut kāda aizkavēšanās ir. Ja, bet tur jāpacieš. Nu, es domāju, ka tas, ka tur remontē kaut kāds 3 mēnešus, un tas nav ilgi, tas ir ļoti liela. Mēs šo ielu vispār vairāk kārt atlikām, jo tās izmaksas bija ārkārtīgi lielas. Mēs gaidījām Eiropas Savienības naudu. Šobrīd, kad Eiropas Savienības nauda ir, tad tikai tad mēs pie šīs ielas arī ķērāmies klāt. Jā. Arīna savukārt e-pastā prasa, vai pašvaldība nav domājusi par kādu interesantu zinātnes centru veidošanu. Viņi saka, ka viņi zinot, ka Brēmenē esot un Tartu, bet līdz turienē esot tālu jābrauc. Nu, labi. Pareizs jautājums. Domājam, jā. Domājam. Nu, bet saprotat, pasaulē daudziņi tādi ir, jā. Bet, nu, mēs domājam. Uzdevums šobrīd ir, kam tur būt iekšā? Uzdevums ir izanalizēt visu, kas pasaulē šajā jautājumā radīts, paņemt interesantāko un salikt vienā ēkā. Viss. Un kaut kāds termiņš aptuvens projektam? Nu, redzat, tur vajag apmēram ap 4000 kvadrātmetru, tas ir rēķina 4 miljoni tikai uz ēku. Atkarībā no kubatūras, protams. Nu, tur. Plus viņi jau jāprīko. Nezinu, cik tas maksā. Atskot, mēs strādājam pie programmas. Bet, nu, vai varēs Eiropas daudz naudu dabūt, nevarēs Eiropas naudu dabūt. Bet katrā gadījumā, varbūt mēs realizēsim pētījumu. Svarīgākais ir tikt skaidrībā par programmu, ko tur likt iekšā. Bet pie tādas idejas mēs strādājam. Es arī biju Tartu vasarā, paskatījos, interesanti, liederīgi. Nu, mūsu jau augsto tehnoloģiju parks tika uztaisīta. Kaut kāds elements. Nu, tādu nav, kas mūsējiem daudz interesanti nekā Tartu. Tagad ir viens demo centrs, starp citu. Vajag atbrauc Ventspili, to var izmēģināt. Tas ir augsto tehnoloģiju parkā. Jā. Tikko nedēļa pagāja, kā taisīt. Tad varam ieteikt aizbraukt Karinai un apskatīties uz augsto tehnoloģiju parku. Nu, tur ir ne tikai apstīties, tur piedalīties. Kā var koncentrēt, sevi koncentrēt un ar domu spēku kaut ko izdarīt, jā. Jā, es pats bet man stāstīja, man nebija laika pagājušajā nedēļā. Es taisos. Un visbeidzot ir jautājums no kāda, kas parakstījies kā basketbola kluba fans. Kādas ir jūsu prognozes basketbola kluba Ventspils darbam jaunajā Latvijas basketbola līgas sezonā? Nu, vakar bija pirmā spēle, es viņu redzēju. Nu, Štelmacheram daudz ko darīt. Komanda interesanta, daudz jaunu perspektīvu spēlētāju, ir pieredze bagāti spēlētāji. Tas rokraksts Štelmacheram man tai pirmajā rāvienā izskatās simpātisks. Man patīk tas, ka Štelmachers neprasa, kā iepriekšējais treneris, šķēli pirkt pa 15,000 eiro mēnesī, ka viņš nespēlē pa 5,000 eiro mēnesī pēc kvalitātes. Nu, tā kā es domāju, ka, protams, komanda ir potenciāls. Un es domāju, ka nokoncentrējieties pie zināmas veiksmes, mēs varam vinēt arī Lietuvas Rītas un Žalgiri un Vefu un tā. Bet nu, ļoti daudz jāstrādā. Ļoti daudz jāstrādā individuāli. Nu, kaut vai tas pats Timba, ja? Ja viņš grib spēlēt, fizika vajadzīga cita kustība. Dinamika. Jā, nu. Kā izskatījās Sandis Valters? Vakar nevienam nekrita, arī viņam nekrita. Nu. Viņš ar centību nekrita vakar. Uzbrukums bija galīgi šķidrs. Nezinu, kāpēc. Nodarboties pie šo jauno baronu komandu tā kā nevajadzētu, jo vairāk pieredze bagātie spēlētājiem. Jā. Nu, gan jau Štelmachers viņiem ir smadzenes mazliet izskalos. Uz šīs notas mēs arī šodien sarunu beidzam. Paldies jums par atbildēm uz jautājumiem un uz tikšanos nākamreiz. Paldies, jā, vislabāk.